Komēdijas stunda ir kopš kara sākuma. Pusnaktī, agrāk bija 11. vakarā. Nu, tas ir tas brīdis, kad aplūst. Visa tā saucamā nakts dzīve Kijevā aplūst. Sumos viņi vispār nesākās tā nakts dzīve, jo tur arī nav nekāda pasākuma. Bet arī tad brauc taksometri, tikai par citu tarifu. Ja mēs par to korupciju runājam, nu tāda ir, jā. Nu tāda, bet par to man runāja. Es neesmu braucis par citu tarifu, par taksometru, par Kijevu nakti. Bet cilvēki izmistīgi cenšas šo karu neievērot, ka tā ir viņu dzīve, ir notiek pat labi. Un ja viņš, protams, ja viņš ir armijā, viņš cīnās, tad tā ir atkal cita dzīve. Bet jauniešiem tagad ir tā, ka viņus neiesauc. Līdz 24 gadu vecumam viņus neiesauc, viņi pat brauc uz ārzemēm, tur rūpēs. Un es satiku vienu puisi, kam ir 40 gadi un kuru varētu iesaukt, bet viņa brālēns ir Gūstā, Krievijā. Un tāpēc viņš ir atbrīvots no iesaukšanas. Tad Ukrainas bara ir ļoti cilvēcīga. Lai vienai dzimtai nepaņemtu divus jaunus vīriešus, arī tas ir atsevišķs stāsts par šo, kas ir Gūstā, kas ir filmēts, ka viņš rīkojas diversijas Krievijā. Un tur viņš sakustīts. Kopā ar vēl 4 biedriem. Bet, protams, karavīrs. Viņš saka, es nebiju terorists. Es rīkoju diversijas pret militāriem objektiem. Neviens civili iedzīvotājs nav mazākā mērā cietis no manas darbības. Bija ļoti daudz tādu, vairāki bija tādi ļoti momenti, kas liek domāt.